Kurš šodien pie manas ciemos ir atnācis Jānis. Labdien, labdien! Viņš ir no Ungārijas atvedis tādu interesantu Sauvignon Blancu, kas viņa prāt un arī manuprāt varētu nocelt no troņa Jaunzēlandi. Tad nu lūk, Sauvignon Blancs tieši šis no Egeras nama. Tieši tik centīgi Padomju Savienība panāca šī nama, bet reģiona reputācijas krišanos. Visu savienību apgādājot ar tādu reti draņķīgu, pikantu zupu pikavē. Tik skaisti reģions ir atkopties. Varbūt sāksim ar to mūsu karali, kas mums sēž tronē. Skatīsimies. Kas, ko mums piedāvā Jaunzēlandi. Tas mums ir Ara Petway. Vienas mūžas vīns, bet viņš ir tikai entry-mat. Smuki, eleganti uz pārsteigumiem. Ļoti liels, steroīdi, bagāts aromāts. Vai ne? Ir diezgan tāds stereotipisks arī vīns. Tieši tā kā, ko viss sagaida no Jaunzēlandes. Spēcīgs. Kraušķilīts. Zaļa zāle, zaļa abola, ērkšķūgas. Mums ir boļiki, jeb kā pareizi? Boļki. 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 Boļki Sauvignon Blanc ar šo te čitā, vai kā viņš ir, tā viņš mums pārās. Tā esat lauvene. Lauvene? Lauvene Padomju laika televīzorā. Domu gājiens neordinārais atspoguļojas ne tikai iepakojumos, bet, protams, arī saturā. Nu jā, te ir pavisam savādāk. Ziedains vairāk jau tāds loārs aromāts. Pavisam savādāk, ne? Stipri vieglāks, stipri elegantāks. Nav šis zaļais, zaļais, kas tev iecērtas nāsī, kas ļoti daudziem patīk. Bet šī ir kā ļoti man simpātiska variācija par tēmu. Nu jāsaka, kardināli atšķirīgi. Tieši tā, tas ir galu galā no gēniem nenoslēpsies. Mēs ne tu ne vīnogi, Sauvignon Blanc ar savu vīnodzīgs kaut kādiem galvenajiem atslēgas vārdiem smaržā, garšā. Bet zemeslode ir zemeslode, kur tas atrodas kā savīs kopā tik daudzi aspekti, plus vēl vīndara rotaļlietas, kas pieliek kaut galotnītē. Es domāju, arī augsne droši vien diezgan interesanti. Augsne vulkāniskā. Ne gluži tik kompleksa kā Tokajā, turpat kaimiņos. Tokajā tur ir katrai nogāzītei, tur ir iežu saraksts, minerāli repi atrodamo garāks nekā daudzu restorānu vīna kartas Rīgā. Un šeit es domāju, ka tāda aklā degustācija nav nepieciešama. Tas ir tas, ko teicu. Tas vispār nevar viss sajaukt. Jaunzēlande, steroīdu injekcija, milza smarža, ļoti izteikts stils, ļoti godīgi vīnogi, maz vīlušies cilvēki. Bet man ir interesanti, tev noteikti ir interesanti, noteikti daudziem ir interesanti tieši spēlēties variācijām par tēmu, tieši tāpēc vīns ir interesants. Es domāju, ka vasarā būtu piemērotāk šis. Tādam karstumam kā šodien, kad mēs pēc jūsim no krēklus un skriesim uz pludmalu, tad tas arī ir daudz desējošāk. Nu tad galējais vārds. Kurš tavuprāt ir labāks? Es zinu, ka tas ir tavs vīns, tas nav godīgi to jautāt. Tieši tā, tas nav godīgi, bet mans vīns ir labāk. Lai būtu godīgi, es tomēr teikšu, ka Jaunzēlandi ir labāk, jo viņam ir diezgan daudz klasiskāks tas Sauvignon Blanc stils. Tas arī, lai būtu godīgi, vienkārši mums tomēr baigi patīk labāk. Bet jautājums ir tajā, kas jums patīk labāk. Nāciet, šos abas vīns var nogaršot šajā nedēļas nogalē, un jūs varat izšķirties par to, kurš jums patīk labāk. Vai Ungārijas variants, vai tomēr vecais labais karalis Jaunzēlandi? Nu, muļķīgi būtu neatnākt un neizmēģināt, tā ka laipni lūgti starp gan lieliskiem Ungārijas vīniem, ko ar tomu gādīgo acu un mēli un citām garšas kontrolējošām cilvēku iekārtām. Man ir patīkami atrasties tik daudz savas vīnu sabiedrībā. Paldies! Es eju skatīties un uztaisīt savu mazu vīnu izlasīt. Vienmēr prieks satikties un čau!